Nu, sveiciens! Esam atpakaļ ar Webasto tālvadību. Tad sīkumā par šito triperi, kā viņu saslēgt. Ķīnas musariņu mazo, ja? Nekas sarežģīts īsti pa lielam. Tāda pāris lietas, kas ir jāzina. Attiecīgi, tad šis ir baterijas mīnus, baterijas plus. NO tas nozīmē normāli atvērts, COM tas būs kopējais slēgums, jā, tā laikam kaut kā mīnus, jā, tā varētu teikt. NC būs normāli aizvērts. Tātad mums ir jāpievieno barošana plus mīnus attiecīgi caur drošinātāju. Un tad ieslēgsim slēdzi iekšā starp komunikāciju un normāli atvērtu. Ja? Un tad tā attiecīgā doma ir, kad šo te palaižot slēdzīti, ja, viņš saslēgsies. Un tad aizies signāls uz Webasto, ka Webasto jāpalaižās. Principā šo te musaru var arī saprogrammēt. Redziet, viņam te ir tāda programmēšanas podziņa. Bet es iztiku bez programmēšanas, tā kā man nav vajadzības. Bet pastāv arī tāds variants, jā, šeit ir tāda instrukcija. Parasti jau īsti vīri instrukciju lasa tikai tad, kad viņi kaut ko sačakarējuši ir. Bet, jā, ir arī pastāv tāda veids, kā viņi saslēgt dažādos veidos, programmējot šo te vadības bloku, ja, bet, tā kā esmu īsts vīrs, tad es to instrukciju nelasīju un, principā, pats tiku galā. Bet, jā, tur viss ļoti vienkārši. Principā 4 vadi un tad bliežam tālāk, ja. Īsi droši vien uzmetīšu uz schēmu, kā tas mums izskatās uz papīra, lai vieglāk saprast. Un tad jau, principā, var likt virsū uz mašīnas un testēt. Tad vēl gribējās parādīt pašā darbībā, kā tas izskatīsies. Jā, kur ir mūsu multimetrs, kā šī te funkcija strādās. Tātad, jā, plus mīnus. Cerams, ka man rokas pietiks visu izdarīt. Varbūt pagriezēsim šādi kaut kādi. Tad mēs ieslēdzamies starp normāli atvērto slēdzi komunikāciju. Tā cerams kaut ko nenokurināšu man bez drošinātāja. Un tad vērojam attiecīgi multimetru, ja? Un vērojam pogu. Tātad nospiežot pogu, kas notiek? Multimetrs saslēdzās, ja? Pogu atlaižot, multimetrs atslēdzās. Tad mēs principā imitējam šo te Webasto palaišanas slēdzi tādā pašā veidā, ja? Tūlīt uzmetīšu zīmējumu uz papīra, būs iespējams labāk saprast. Tātad, jā, uzmetīsim tad to skici, kāda tad tā schēma ir. Tā, ko es gribēju teikt. Jā, tad īsumā diezgan vienkārši uzmetīšu, kas te kā notiek. Tad ir mums plus, mums ir mīnus, tad mums ir Webasto, cerams, tā kā mērbāgi nekatās, Webasto bloks, tad mums ir, kā mēs nosauksim to mūsu raidītāju. Karoču raidītājs, jā, vienkārši ar burts. Tad mums ir pašs Webasto. Bišķi haotiski zīmē, bet, gan jau, ka domu sapratīsiet tā. Tad mums nāk plus uz Webasto bloku, mīnus arī mums nāk uz Webasto bloku, tad mums ir atzars gan no mīnusa, gan no plusa uz raidītāju. Jā, mēs nobarojam raidītāju. Tā. Tad mums ir, tā, ko es te gribēju, Webasto, jā. Tad mums ir no Webasto bloka komunikācijas vats Linbus, jā. Tā kamera kratās, bet labi. Linbus tad aiziet uz Webasto pašu, kas palaiž Webasto, ja? Viņš tur pat caur to vadu, ja? Tur dod signālu viņam. Un raidītājs tad mums ir kā slēdzis, principā slēdzis hop. Un tas ir tēlā nozīmēts, bet doma sapratīsiet, ja? Slēdzis on-off. Un tad, kad mums ir pults, ja? Šim. Cerams, var redzēt viņus tur jau. Pults, ja? Ahuēna skaisti uzzīmēja. Jā, pults, un tad, kad šis te rādītājs saņem pults signālu, ja? Es nospiežu pogu, tad slēdzis saslēdzās uz leju. Webasto bloks saņem signālu par to, ka viņam jāieslēdzās.
un viņš palaiž signālu caur Linbusu uz Webasto pašu lielo, ja? Un Webasto palaižās. Un tas pats, kad es nospiežu pogu vēlreiz, šitas atkal saslēdzās, un Webasto bloks tad jau ar Linbusu atkal padod signālu uz pašu Webasto, kā Webasto jāieslēdzās. Nu, kaut kā tā īsumā, ja? Diezgan haotiski, bet, nu, cerams, domu var saprast. Te jau tālāk iesim uz pašu mašīnu, parādīšu, kas kā saslēgts, pamēģināsim patestēt, kā tur strādā, vispār kaut kas vai nestrādā. Elektroinstalācija pabeigta, tad šajā pusē, ja, kreisajā pusē, tad pats Webasto bloks atrodas un aiz viņa relēs, ja, uz kronšteiniņa, ja, piestiprināts pie plasmasas. Jā, tad viens vadiņš iet attiecīgi šeit uz Webasto oriģinālo štepseli, pievienojos otrajā pinā, ja, tā kā jau šeit vads bija iekšā, tad es viņu vienkārši nogriezu un pievienojos pie otrā pina, ja. Discovery 3 vēlākajiem modeļiem šis te vats var arī nebūt iekšā, ja. Jo tad, kad viņi saprata, kad viņi negrib šo te funkciju, kā saka, uzstādīt Discovery 3, ja, teiksim tā, manuāli palaižamo Webasto, tad viņi šo vādu vispār pārstāja ievietot šajā štekarī, ja. Tātad otrais vats, otrais vats, pareizāk te būtu otrais pins, ja, šajā te štekarī. Un tad attiecīgi plus un mīnus mums iet šeit pār dzinējam, mīnus tad pie klemmes tur, un plus tad mums ir šeit. Tā, taisīšu vaļā šo te kasti. Nu, nāc vaļā, sātams tāds, tā. Un klāt plus pie šī te galvenā patstāvīgā plusa caur, nevar redzēt īsti. Tā, caur 1 ampēra drošinātāju. Es domāju, pilnībā pietiek ar 1 ampēru, jo šim te blokam pašam un arī, man liekas, relējam tur bija kaut kāds 0,00 kaut kas tur ampēra, ja. Nu, principā, ļoti maza tā strāvas patēriņš viņam. Nu, tad ko? Ja viss ir salikts drošinātājs vietā, tad kur ir mūsu pults, ņemam, spiežam un skatāmies, kas notiek. Nu, tad aiziet, bliežam, ja, cerams, kaut kas neuzsprāks. Bet, nu, nevajadzētu tā būt. Davai, bliežam. Tā, relēs noklikšķēja. Un kaut kas notiek. Webasto šņāts krāts. Nu, un tad pagaidīsim, kamēr būs dzirdama liesma. Un labi, es domāju, ka nav jēgas tur gaidīt liesmu. Es domāju, ka te viss būs kārtībā. Tad nofilmēšu, kā tad pati liesma skan pēc tam, kad viņš jau būs ieskrējās. Nu, sādāk nav jēgas tur gaidīt, es domāju. Nu, tad kaut kā tā izskatās pats, neizskatās, bet izklausās, ja. Dziedošs Webasto, ja, var dzirdēt, kā skan liesma. Ja. Domāju, ka var dzirdēt. Kaut kādā brīdī būs arī apkopa šim tā aparātam jāuzstājas, iztīrīšu degkameru, bet, nu, izskatās, ka viss iet, jā. Mašīna pati nerūc. Visi vadi mums ir armor teipa, jā, armor teips ir tāda lenta, jā, kas pasargā vadu no trīšanās, jā, un visi vadi tad mums ir nostiprināti ar savilcējiem, tā kā pa elektroinstalācijas pusi nevajadzētu būt nekādām problēmām. Tā, labi, tad slēgsim viņu ārā, ja? Tad klausamies. Tā. Un tagad viņš iet dzēsēšanās ciklu kaut kādas 2 minūtes, tad viņš vienkārši cirkulārais sūknis antifrīza cirkulē, un pats Webasto, ja, šī te kamera dzēsējās. Un viņš vienkārši tur šņāks kaut kādu brīdi. Nu, kaut kā tā, jā, principā tad varētu teikt, ka šis darbs pabeigts, jā. Pulta strādā, vēlāk patestēšu, cik tālu viņi iet, it kā, nu, pēc specifikācijas rakstīti 50 metri, kā ir realitātē, to mēs noskaidrosim, nu, jo tomēr jārēķina, kad pārsaks būs ciet, tad arī būs varbūt sūdīgāk ar signālu. Tātad plusi šajam te pasākumam. Plusi mums ir daudz, tātad pirmā lieta, ko mēs iegūstam, siltu dzinēju, ja, pirms auto iedarbināšanas, kas mums ļoti palīdz
kā varbūt arī visiem zināms, ir problēmas šim tad dzinējam ar kloķvārpstu, ja. Ja kas nezina, tad tāds ir lietas, kas viņam ir jāseko ļoti līdzi, īpaši pa motoru. Tā, es te pats kaut ko sapinošu savos vārdos, jā. Jā, par to dzinēju tad viss skaidrs, jā. Webasto palīdz viņam, teiksim tā, dzīvot ilgāk, jā. Tas ir viens pluss. Tad otrs pluss mums ir uzreiz iespējams dabūt siltu salonu. Šim te kontrolierītim principā ir vēl viens pins, uz ko var viņu saslēgt tādā veidā, ka viņš iedarbina arī salona ventilators un tādā veidā arī uzsilda salonu. Bet to es pagaidām testēju, ja viss šīs funkcijas strādās, tad to varbūt uz nākamo gadu uzstādīšu. Bet pastāv arī iespēja, ja, pie viņa pieslēgties caur relēju, palaist. Pats Webasto arī nomierinājās, ja viņš izgāja to dzēsēšanās ciklu. Jā, un tad caur relēju iespējams palaist arī, lai strādātu salona ventilators. Tad tas ir vēl viens pluss. Trešais pluss, jā, tad mums ir salīdzinoši lētas izmaksas šam te pasākumam. Internetā no Anglijas ir pieejami kontrolieri, ja, arī aftermarket. Un tad viņa aptuvenā cenā ir kaut kur ap 150 eiro, plus sūtīšana, plus nodokļi, ja, tā kā rēķiniet paši, ja. Šajā gadījumā man šis kontrolieris izmaksāja, cik viņš man izmaksāja? 35 eiro lietots, un tas relējs izmaksāja man kaut kur, cik bija, kaut kādi 5 eiro, ja. Plus darbs, plus kaut kādi vadi. Tā kā, principā, ja detaļu ziņā skatās, tad šis pasākums izmaksā līdz kaut kādiem 50 eiro, ne vairāk, ja. Tā kā ieguvums ir diezgan paliels, ja. Tas, laikam, bija trešais pluss. Un mums ir viens mīnus. Mīnus ir tāds, ka kamēr šis Webasto nav beidzis savu dzēsēšanas ciklu, ja, nedrīkst iedarbināt automobīli, jo tad šis te automobīls caur CAN busu, ja, sapratīs, ka kaut kas nav labi ar Webasto, ja. Viņš ir ieprogrammēts tā, ka viņam nav jāstrādā, kamēr dzinējs ir izslēgts, un ja viņš redzēs pie ieslēgts aizdedzes, ka Webasto strādā, automātiski būs kļūda iekšā Webasto, un viņš jums apstāsies, ja. Tā kā šis te jāņem vērā ir, un nedarbiniet mašīnu iekšā, kamēr nav beidzies dzēsēšanas cikls šim te Webasto, ja. Tas tikai būtu tāds vienīgais mīnus, ja, attiecīgi, ja viņš ierauga kļūdu, tad šī te kļūda jādzēš nost ir, un tikai tad Webasto pa jaunu palādīsies, ja, teiksim tā. Tā kā to varētu atzīmēt par vienīgo kļūdu. Kaut kā tā, jā. Testēsim, skatīsimies, kas kā būs, jā. Ja viss būs čotka, principā varu ieteikt šo te upgrade, jā, saucamo, jā, upgrade Discovery 3 Range Rover Sport, jebkurai mašīnai, kurai ir šāds te ovālais Webasto vadības bloks, jā, ovālais. Dariet pēc manas pamācības, domāju, ka viss aies. Ja nesaies, tad sorry, jā. Ja jūsu mašīna netīšām nodeg, jā, nevainojiet mani, jā, bet, man viss izdevās. Tā kā jā, paldies, ka skatieties, pīsiņš, čau, atā, jā, pīsiņš, ok, jā, viss zē, tiekamies nākamajās sērijās, atā.